Aleks Hormozī vienā video stāstīja, dari pat, ja tev nepatīk, un vienkārši tā procesā iepatiksies, jo prasmes nāk ar laiku, un attiecīgi tādēļ atnāk arī interese. Es daļai piekrītu, jo bieži vien mums arī nav intereses vai nepatīk kaut ko darīt tieši tāpēc, ka mums nav vēl prasmi, lai to pienācīgi izdarītu. Bet tomēr bez kaut kādas kaut tā minimālas dzirkstelītes sākumā tu nespēsi pat iesākt. Es to saucu par mūsu pētnieka dabu. Tātad bērna interese, bērnu pētnieks. Kurš izdara, kas notiks tad, ja es nospiedīšu šido, vai kas būs, ja es izdarīšu tā. Un pieaugšiem tur tāda šaura zona. Ja būs par grūtu, tev pietrūks motivācijas un tu atmetīs ar roku. Ja būs par vieglu, tad iestājās rutīna un garlaicība un arī apnīk. Un tieši pa vidu tur ir tas tā dzirkstelīte, tas saucamais flow state, kad tu arī aizmirsties darot un viss notiek tādā kā plūsmā. Tieši tāpēc, kad pie manis nāk klienti jautājot, kādu kursu viņiem veidot, es vispirms runāju par to, kur tad ir tā viņu dzirkstelīte, jo bez tās nekas neizdodās.